biju domājis, jo te jau no šitās vietas, kuri tikko faktiski sākās līdz centram 4 kilometri. Vairs tikai... un tur viņi ir lejā, tā kā... Varbūt, ka šis ir tāds... īsais tāds gals, kas ieved viņā iekšā. Citreiz jau ir tām pilsētām arī dažās vietās no robežas nemaz nav tālu līdz centram, citās atkal ir izstiepts. Pauzi. Priekšējai mašīnai. Jā, bet tā bija arī pirtuts. Zaļajai. Visām viņām ir pirtis, viņas no pirtiem visas te brauc. Pēc 400 metriem pagriezieties pa kreisi. Tādi, nē, citai tur nav. Brauc te tāds. Viņš grib griezties, Nu, laidies. Jā, griezies vien. Man nav žēl. Tā, mums šeit būs pa kreisis, cik saprotu. Pagriezieties pa kreisi. Tās jau vecās blokumājas, droši vien vecās, man liekas, kā viņas muka, viņas tādas atjauno. Jā, balts vismaz, bet ne pelēk. Un ar šitādiem zaļiem akcentiņiem, zaļiem un dzelteniem akcentiņiem. To es saprotu, nevis kā Jelgavā atjauno vienkārši tādu pelēku pļecku. Kāpēc nevar vismaz krāsains, smuki to, tā kā Čehijā, Polijā, visur atjaunots. Krāsaini dzīvespriecīgi tās mājas ir. Un vēl ko es apstājos, es satraucos, ka te būs tā umvelt zona, saucamā tā, kur vajag tos stikerus, green stikerus, tur dīzeļiem kaut kādus sarkanos vai dzeltenos stikerus. Restīvi, kad tu iebrauc tajā emisiju low emission zonā, bet Dresden nav vēl tai pievienojusies. Vācijā 40 kaut kādas vietas ir, bet Dresden, cik es atradu jaunāko informāciju, grasās laikam tā kā domā, kaut kad šogad sākumā bija arī tas ziņa par to, ka viņa domā pievienoties, bet pagaidām viņa vēl nav. Tā, es domāju, ka es ceru, ka es pareizi sapratu, jo Vācijā ar sodiem jau jokoties nevar, jā, tur droši vien ir simtiņi uzreiz, ja kaut ko pieķer. Te ir arī, kur 30 jābrauc, un viss arī brauc tieši 30. Ne kilometriņa vairāk, reizēm pat mazāk. Te 50 var, te jau mazāk brauc. Te tagad ir interesanti, tāds challenge. Pēc 300 metriem pagriezieties pa labi. Stress moments iespējamais, vai būs, kur noparkot to mašīnu tajā vietā, kuras esmu iedomājies, tur skatoties Google. Pasties, tur parāda to, kas tas tāds ir. Jā. Tā, pagaid. Pagriezieties pa labi. Jā. Un tur... vai būs, kur noparkoties Google Street, izskatījās labi, ka tur ir plaša vieta un ka tur ir brīvas vietas, tā kā, kad viņi bija bildējuši, bet vai tā tagad būs? Labi, to pēc brītiņa redzēsim. Tur bija interesanti, tur it kā papildu sekcijas luksofors, kā parasti Latvijā, ja tev deg, tur bija arī taisnā josla un bija pagrieziens pa labi. Taisnā joslā zaļais iedeg, viens cikls noiet, otrs papildu sekcijas zaļais, kā nedeg, tā nedeg. Tad es saku, jāgaid, kamēr kāds man sāks pīkstināt no aizmugurs, jo Vācijā pabraukšana pie sarkanāja mēnesis, laikam tiesības nosaka, kā es kaut kur lasīju. Un tad arī viens uzpīkstināja, tad es sapratu, bet kādi jēga tai papildu sekcijai vispār ir, tad es tā arī nesapratu. Tā, mums ir palikuši 850 metri līdz tai cerētajai stāvītā, kur tālumā jau arī ir redzams pilsētas centrs. Samērā tuvu centram to stāvvietus it kā nocierēju, bet kā tur būs šo intrigu, mēs tūdaļ. Jā, tur ir stacija laikam centrālā. Šo intrigu mēs tūdaļ mēģināsim saprast. Vai būs tur kāda vietiņa, vai nebūs. Maksas jau, protams, tur jārēķinās ir ar kaut kādiem 11 euros dienu, lai 15 vai cik, lai tur lētākais, laikam, lai nolikt, un tas pagriezieties pa kreisi. To vienkārši jārēķinās. Pagriezieties pa labi. Bet kā tikai būtu kāda vietiņa, pagaid redzēsim, varbūt, ka tur ir rezervētās kaut kādas elektrokāriem vai kam, labas mirklīt iepauzē, kamēr. Policijas vēl tieši tur stāv, kaut ko skatās, vai ārzemnieki izdarīs pareizi vai neizdarīs. Pagriezieties
Pagriezīsieties pa labi, Tā, nu, pēc tam parkings. ieradīsieties savā galamērķī. Parkings. Esat sasniedzis galamērķi. Izskatās, nekas te ir uz vienu, nē, nu taču ne kaut kādas. Tie ir Bet labi, elektronikā. šitajā malā es iebraukšu iekšā šitajā malā. Tā, būs okei. Nav tik traki. Nav tik pārbāzt šī pilsēta. Labi. Iesim uz centru, skatīsimies. Es jau sabijos sākumā, ka nevarēs samaksāt ar karti, un mums tās skaidrās pat eiro nav skaidri atkal. Bet par laimu otrā galā bija ar karti. Bet kāda viņiem ir tā uzreiz pasties, te arī vai no renovēta māja, vai jaunais projekts. Mums cik daudz jau pelēkām tādām nocējušām sienām jau tādi netīri jau paliek gan tie jaunie projekti, gan tie atjaunotie un šitie kociņi te tādas smugi. Viss kaut kāda tāda kārtība uzreiz riktīgākā. Un var just arī atšķirību uzreiz vēl ar Čehijā vai Poliju, tā ka vēl kaut kā foršāk. Iesim tagad uz centru. Ir pakarsts ap 29 grādi, bet toties vējiņš atsvaidzina un ir tīri patīkami. Nevaram saprast, ka šitie pa inčīgajiem ziedošajiem kokiem. Bet nu tāda perfekcija. Viss tik frešs un svaigs un tīrs un sakārtots. Un arī tik tīrs. Parasti jau tās, nu labi, šī varbūt tāpēc nav tik liela pilsēta, parasti jau arī Rietumērāpā tās visas tās tādas vietas, tādas, kas populārākas, tādas, nu, bišķiņi tā kā vienkārši uz tām ietvēm ir tādi pleķi, tādi kaut kādi piestampāti, nu, atkritumi ir, redzams, bijuši un nevar vairs nomazgāt, bet šeit ir viss tāds frešs un tīrs. Frišen. Tikko viens tur kaut ko kārtoja galdas, tur daudzīja tā diezgan skaļi. Gusīts saka, vai tu gribi iznīcināt savu profitu? Kāda sajūta? Kāda sajūta? Forša, jā. Augsta, jā. Interesants tādas trubas, neskam viņas domātas tādas. Jā, nu visur te apkārt. Tā kā inženieru komunikācijas atvērtā veidā. Ūdens vienkārši pilsētas ūdens. Jā. Kā tu, Gusīt, teici par šito baznīcu? Tas ir kā Eiffel Tower. Un pirms tam? Ko? Pirms tam? Neko. That's magnificent. Jā. Šis ir kā Eiffel Tower, jā, šitā, viņš pareizi arī pateica. Šitā arī ir galvenā faktiski tā Frauenkirche šeit Dresdenē. Viņu bija sagrauta pilnīgi kara laikā. Viņa tur meklēja no drupām, laikam daļai tos akmeņus vai viss pietika, es neatceros, bet vārds, ko tu uzbūvēja, visu no jauna faktiski, nu, no jauna atjaunoja. Te vienīgi tā normāli viņi nobildē traucēt viss šitais, nu, viss šitie saulesargi galdiņi un ka nav brīvs tāds laukums. Ko tu saki?
Jā. Kas te šovakar spēlēs kaut ko? Klavierēm es esmu jāskanetē jāspēlē uz klavierēm šovakar. Tur varbūt katrs, kurš grib, var uzklimpināt. Diez vai izstāstāts kaut kam specialīgam paredzēts, ne? Ko tu čillo? Ko? Čillo? Jā. Sauļojies, ja? Jā. Pie Frauenkirches. Frauenkirches baznīca. No iekšpuses. Arī šitā ir ļoti grezna, ļoti tīri tāda atjaunota. Daudz, kur baznīcās vēl tie vecie tādi, nu tādi tumšumi uz akmeņiem un tā. Tad šitā ir ļoti tīri atjaunota. Tā kā viss šajā pilsētā. Kāpnes jau tie arī ir lepenās un platās, pa kurām vriet uz torni. Baigi omulīgais tas biļešu pārdevēji bija pajokoja, ka būšot šitā. Beigās. Cik tur 250 kāpņus jau gribēju tur. Tik sarežģīti izrunāt, nevarēju atcerēties, cik daudz mums bija tajā pilsētā arvēšanās Jāņiskā laikam, ja? Stikla efekts. Tas ir nekvalitatīvs stikla efekts īstenībā, laikā. Ka viņš tā ļurkajās kā želī. Baznīcas kupola no augšas. Var apskatīt tagad. Forši. Ainaviska arī no augšas un nekur tu pat tālumā, pat pievelkot ar telezūmu, tu nevari ieraudzīt nekādas faktiski, imperfections, kaut kādas tādas neizdarības vai kaut ko tādu. Tiem vajadzētu būt tiem pašiem kalniem, tiem interesantajiem kanjonveidīgajiem veidojumiem, kas bija tur, kur mēs skatījāmies no Bastē tilta. Šitā Krievā prāši te baigi labā ēka. Šitā lejā. Skaisti par spīti karam viņiem izdevies ir atjaunot lielu daļu tā, ka, vismaz centrālā daļa ir tāda, kaut kāda daļa veclaicīga. Tur arī šis tas vēl. Un, protams, pārējais ir pēckara apbūve, bet arī, tāda, funkcionāla un kā jau toreiz būvēja, bet vismaz friši atjaunot, kārtīgi, krāsaini, smuka, jauna, skaista. Tāda, cik viņi var skaista būt, protams. Ejam lejā, pamazām, ejam lejā. Te tādas interesantas statujas ir. Kustina acis atkal, interaktīvas. Kāds viņam ēnās tās ausis. Šitas atgādina tos, kur kāds tur, teiksim, laužās durvīs iekšā. Izrādās, vajag vienkārši nospiest kliņķu un atvērt. Mēs var sakot, te tulkojam ar tulkotāju vācisko ēdienkarti, bet izrādās Aneta tagad pašķīra, ka mēs jau esam pasūtījuši kaut kā lielām pūlēm runātamies. Tur ir arī angliskā versija izrādās tajā pašā ēdienkartē, tikai otrā pusē. Gūsim pica jau atnāca. Mēs vēl savējās gaidam, kur mums vajadzētu būt šniceli ar kartupeļiem.
Vai tagad mums atnesa šniceles ar kartupeļiem, viena porcija, kartupeļceptiem un kartupeļu salātiem otra. Mēs te samainījām, lai būtu gan tā. Izskatās jau garšīgi, man liekas, ka varētu būt garšīgi. Gusītim tā pica. Mēs esam joprojām pie tās Frauenkirches. Es neatceros reizi, kad es būtu tik garšīgi paēdis šitajos, kad būtu uztrāpies tiešām tik fantastiski pagatavots ēdiens šitajos te ielku rociņos. Tāpat šniceli, ko mēs ēdām Polijā mēs ēdām šniceli, jā. Un tur viņi bija, labi, tas bija tāds vienkāršais arī bistro, bet kā var pagatavot šniceli tur un te. Un tās sēnītes un tie kartupeļi un vienkārši fantastiski. Viss tā kā vienā tādā sviestiņā vai kādā tādā vienu mērķis piegaršu tādu izcepts baigi labi, baigi garšīgi paēdi. Protams, nav tik lēti kā Polijā vai Čehijā, bet gandrīz vai ir vērts piemaksāt. Tur tagad spēlē klavieres, tur tā viena visu laiku. Gusītim atkal, kā jau viņš pateica, atkal, ka pa biezu pica esot, un tāpēc negribot nemaz viņu ēst. Un atnācām te no centrālā laukuma, un šeit esam pie tāda interesanta tilta. Jā, mēs kāpsim, jā. Baigi labā promenāda. Promenāda. Pie upes. Baroks. Dresden ir baroka pilsēta. Un šeit šitā siena ataino kaut kādu princeses kronēšanu, cik es atceros. Gusīts teica, ka šeit varot apsēsties. Neviena policija nenākot. Viņš pārbaudīja. Kādus 1,5 metru varbūt mēs esam. Un te iepatikās, kā viņš dzied, un viņi iedos Gusim iemest kaut ko viņam. Viņam tajā laikam ģitārs tajā somā, jā. Kāpēc? Man patīk, kā viņš dzied. Te viss galīgi sajāts. Baigā renovācija, viss te puķa dobas tagad bija un tā tālāk. Tieši tās pils. Pat 2 gaisa baloni. Pie tā pils parka. Baloni, tu ir 2. Tu ir vēl viens. Un es neredzu otrs, kur palika vai nu zemāk vai augstāk, bet ir 2. Tur viens bija 4. Tik tuvu tas gaisa balons ir. No lūguns. Es redzu pat cilvēkus tur. Bet tas ir tik tuvu, pasties. Šitas ir cik tas tuvu ir. Šitas ir mans pēdas, un tas ir gaisa balons. Tā kā pasties uz to. Tik tuvu. Un vēl ir 2. Tas un tas. Šitas ir trakākā lieta. Traka lieta, ļoti trakā. Un ziko nav. Tāda izgaismots trūkluciņa te ir. Pie dzīvojamām mājām, viss dzīvojamās mājas arī tik kvalitatīviem materiāliem. Labi, es jau atkārtojos, ko lai dariet, tas man vienkārši patīk ļoti. Un te ir daudz riteņbraucēju arī, jā. Maz mašīnu un daudz riteņbraucēju. Livable City. Vēlreiz ātri.
Aizies līdz tai un apakaļ. Saņemsies ātri. Labi. Un tad ejam. Man gals ir pieskārties bez rūkas. Tā tās zemākās. Nu? Tā jau man arī gribētos, bet negribās, kad atkal tur... Nē, nu tas būtu forši tieši. Mama, man ir uzdevums. Man ir uzdevums apiet apliekās, tad tas būs ļoti grūti. Ļoti grūti. Vispār jau tagad paliek riktīgā. Es mēģināšu apiet apliekās citam. Es nevarētu, jā. Tagad uz beigām paliek riktīgā. Bet labais tāds feelings, tāds adrenalīns. Iedot tev kā kājām vajadzēja tādu mundrumiņu. Es vajag nofilmēju, ja? Es jau nāku priekā. Labi, bet dodamies tagad, ja? Jā, paliek pavisam vēls, un komisija jau būs beigās. Braucam, ejam uz mašīnu un braucam. Kā patika? Nu, Gosī, kāds vēls un braucam? Rādi, jā. Mama tēta tev sandēja. Nevajag, to mēs mājās varam izdarīt. Kā patika? Sākumā bija ļoti nepatīkami, bet tad ledus augsts. Bet tad es sāku pielast un jā. Pagriezieties pa labi. Ar to kupolu. Oposti ir šitais. Šitā ēku. Aizmirst, kas vai arī nesapratu īsti, kas tāds bija, bet tur kaut kāds arī alus dārs augšā uz jumtā, ja neko var redzēt, kad ir tie saules sargi un lietus sargi. Nē, stacija. Ēdam vakariņas. Naksniņas. Tas diezgan liels nogurums pēc tā braukšanas naktī arī visa diena bijusi, bet nu ir daudz kas redzēts un piedzīvots, kā šodien Vācija ieķerta. Gusīts ir sarundulējies deķī.